Sveiki, sveiki! Šodien mēs parunāsim par to, kā attiecības veido Venēra un kā tās veido Marss. Un izrādās, ka tās ir būtiskas atšķirības. Mēs kā vīrieši un kā sievietes dodam attiecībās to un veidojam attiecības uz tādu principu, kā mums šķiet, kā mēs paši veidot šīs attiecības. Bet izrādās, ka sievietes un vīrieši attiecības veido pavisam citādāk, un ir labi to zināt iepriekš. Ak, kaut man to kāds būtu pateicis 30 gadu iepriekš, es nebūtu pieļāvusi šīs te kļūdas, patiesībā visas klasiskās kļūdas, ko vien cilvēks var pieļaut, veidojot attiecības. Bet tagad par visu pēc kārtas. Sākumā iepazīsimies tie, kas ir jauni šim manam YouTube kanālam. Mani sauc Maija, un astroloģijā partnerattiecību virziens ir mans mīļākais virziens. Un tā, sāksim droši vien ar Marsu. Kāds ir vīrišķais attiecību veidošanas princips? Mars ir par darīšanu. Kāds ir Marsa princips vispār? Es ieraugu, es iekāroju, un es eju uz to, un es paņemu. Tas ir Marsa princips. Tur nav nekā nepareiza. Mars ir enerģija, Mars ir tas, kā mēs uzsākam lietas. Tas ir vīrišķais princips. Tas ir vienkāršs, skaidrs, saprotams un tiešs. Paskatīsimies, kurās zodiaka zīmēs Mars ir stiprs. Ko tad nozīmē vīrišķais princips astroloģijā? Un sākotnēji Mars pārvalda Auna zīmi, tātad viņš ir Auna zīmē ļoti stiprs. Kāds ir Auns? Auns ir tiešs, Auns ir nepastarpināts, tātad kareivis vienkāršais. Paņemu to, kas nav labi pieskatīts, paņemu to, ko es iekāroju, eju uz mērķi uzreiz pa tiešo. Un šeit nevajag nekādu īpašu motivāciju, skubināšanu. Ja Mars ir Auna zīmē, ja viņš ir motivēts, ja viņš kaut ko grib, viņš tur nedomās, vai man vajag tur pareizos laika apstākļus, vai man tur vajag pareizo izskatu, pareizo noskaņojumu, pareizo vēl kaut ko. Es eju patiešo uz mērķi un es to dabūnu. Es to iekaroju. Tas ir tā kā tāds vientuļais kareivis. Tālāk, ja mēs skatāmies pa zodiaku, Mars ir spēcīgs Skorpiona zīmē, Mars pārvalda Skorpionu, viņš ir vecais pārvaldnieks šai zīmē. Un te jau Mars sāk, viņš ir izgājis jau noteikti to zodiaku ciklu, un šeit jau viņš sāk domāt par taktiku, par stratēģiju, viņš jau var, tā kā teikt, novērot cilvēku no malas, un šajā gadījumā, ja mēs runājam par partneru attiecībām, tā ir sieviete, viņš jau novēro, viņš viņu izpēta, un viņš ne tikai iet ar kaut kādiem tādiem vienkāršiem paņēmieniem uz mērķi, bet jau tie ir izsmalcinātāki, kā saka, mērķis ir jau iepazīts, mērķim ir iepazīts jau stiprās un vājās puses, un mēs uz to dodamies. Savukārt eksaltē Mars Mežāža zīmē. Un te jau viņš ir iemācījies ne tikai stratēģiju un taktiku, bet arī dažādus likumus, un viņš saprot, kas ir kārtība, viņš saprot, kas ir struktūra, viņš saprot, ka to ir labi ievērot, ja negrib piedzīvot sankcijas. Un tādā veidā Mars attīstās, Mars iet uz mērķi. Jāteic, ka visās šajās zīmēs Mars ir stiprs, tāpēc, ka viņš var darīt. Viņu nevajag kaut kā īpaši motivēt. Nu, ja Aunā viņš varbūt nedomā, viņš 10 reizes trieksies cauri sienai un tikai 11. varbūt pamanīs, ka blakus bija durvis vai vārtiņi un viņš varēja iziet par tiem. Tas nekas, tas ir normāli, tā ir enerģija tajā tīrā izpausmes veidā. Tad Skorpionā viņš jau sāk kaut ko plānot, viņš jau iepazīst cilvēku, un Mežāža zīmē arī viņš jau apdomā savu rīcību, viņš plāno, viņš jau māk kontrolēt savu enerģiju un to vadīt. Bet tagad, atgriežoties pie vīrišķā principa, kā tad vīrietis iet uz savu mērķi? Principā tāpat. Viņš ierauga sievieti, viņš viņu iekāro un viņš iet uz mērķi. Viņš vēlas viņu iegūt. Ja, bet kāds ir vīrišķais princips? Vīrišķais princips ir tāds, ka parasti
vīrietis nāk ar savu piedāvājumu. Viņš iegulda šajā te procesā, sievietes, tā teikt, aplemšanas procesā kaut kādu enerģiju. Teiksim, ar saunā viņš ir diezgan tieši, bet tāpat tā ir enerģija. Ja? Tātad vīrietis nāk ar savu enerģiju, vīrietis nāk ar kaut kādu darbību un cer, ka sieviete tādā veidā viņu pieņems pretī un novērtēs to. Zinot šo te principu, mēs kā sievietes varam saprast, tātad man ir jāpaskatās, vai tu manā labā dari to, kas man patīk, vai varbūt man nemaz nepatīk tas, ko tu dari, kā tu uzvedies, kā tu rīkojies. Tātad sieviete novērtē to, ko vīrietis dara viņas labā. Un, ja mēs tagad nonākam atpakaļ līdz attiecību veidošanas principiem, tad vīrietis pieķerās saviem darbiem, saviem ieguldījumiem, savam laikam, savai naudai, nezinu, dāvanām, ko viņš ir dāvinājis, vai rīcībai, vai kaut kādiem darbiem, ko viņš ir ieguldījis, un jo vairāk viņš būs veltījis laiku un dažādus resursus šīs sievietes labā, jo viņš vairāk būs pieķēries šai sievietei. Attiecīgi, sievietēm ir jāmāk atbilstoši to novērtēt, un tieši attiecību sākumā ir tas laiks, kad mēs varam pieregulēt to enerģiju. Kā man patīk, kā es gribu, šis man patīk, šis varbūt ne tik ļoti, šo tu izdarīji vienkārši brīnišķīgi, cik labi, ka tu proti to, un ka tu izdarīji to priekš manis, un ka tu pamanīji to, un sievietei ir jāmāk attiecīgi novērtēt. Tātad Venēra vērtē, un Venēra izsaka savu sajūsmu. Un par cik vīrietis pieķerās saviem darbiem, tātad saviem ieguldījumiem, tad tādā veidā viņš piesaistās, veido attiecības. Tātad vīrietis veido attiecības tieši ar savu rīcību, ar saviem ieguldījumiem, ar saviem darbiem. Tātad darbību. Un, starp citu, kādreiz jūs varbūt esat dzirdējuši, ja, kad tur vīrietis sastāsta sievietei tur visādus zilus brīnumus, ko tik viņš darīs un kas viņš pa krutu džeku un jā, lielīties vajag un sevi slavēt arī vajag. Bet mums kā sievietēm savukārt ir jāmācās skatīties, ko tad viņš reāli dara. Vai viņš tikai sola, vai viņš arī izdara. Piemēram, es kā šodien atceros, es jau biju jauna un dumja attiecību jomā, bet es dzirdēju, mums bija tādi divi draugi. Mēs ar draugiem tur bijām aizgājuši uz balli, un ballē mēs satikām divus puišus, tie bija pazīstami tai manai draudzenei. Un vārds pa vārdam, un sākām runāt, un viņi sāka lielīties ar saviem varoņu darbiem. Un izrādās, kādi tie varoņu darbi. Tad viņi aiziet uz ballīti, viņi mēģina, kā toreiz teica, sašņorēt meitenes un sastāstīt viņām zilus brīnumus, kad tagad viņi vedīs viņus uz kaut kādu tur bezmaz vai pili, un tur dzers šampanieti, un tur būs baigi forši, un tagad braucam. Un patiesībā viņi viņus aizved uz kaut kādu puspagrabu un tur cienā viņus ar šņabi, bet tas iemesls, kāpēc viņi tur viņas aizved, tāpēc, ka es jau vairs sīkums neatceros, bet tās detaļas bija tādas, ka tā pils vai tā vieta, uz kurien viņi patiesībā viņus sasolījuši vest, tur pagaidām vēl tur ir aizslēgts vai tur nav atslēga dabūnama un tur mēs bišķiņ vēlāk, bet pagaidām ieiesim tepat, un tas ir kaut kāds puspagrabs, kaut kas galīgi ne tas, kas ir solīts, un tur viņi dzer šņabi, un patiesībā vēlas tās meitenes piedzirdīt. Un ko viņi stāstīja, ka un viņi jau bija tur izmēģinājuši jau 3 reizes, un 3 reizes ar dažādām meitenēm šitais viņiem bija gājis cauri. Un tad viņi smejoties saka, un tikai vienā gadījumā meitenes prasīja, un kur tad ir tas, ko jūs solījāt? Kur tad ir? Tā, ka puiši arī ir visādi, viņi var sastāstīt dieva zīmes un visādas brīnumus, ja, lai tikai atstātu iespēju uz jums, bet mums, kā sievietēm, mums ir jāskatās uz reālajiem darbiem. Jā, lūk, tātad atceramies,
ka vīrietis ieguldās attiecībās caur darīšanu. Kas vēl mums šajā sakarā jāsaprot? Ja mēs redzam, ka vīrietis nemaz netaisās ieguldīties nekādā veidā, viņš tikai runā un piemēram, kafejnīcā viņš tēju liek apmaksāt jums pašai kā saka, nekādā veidā atnāk, piemēram, uz randiņu bez puķēm un palūdz sadalīt, kafejnīcā rēķinu, nu tad jūs saprotiet, ka viņš nemaz netaisās ieguldīties. Viņš vienkārši skatās, ko viņš var dabūt tāpat, bez ieguldīšanās. Jo principā Mars pēc būtības, ja viņam nav motivācija, un šeit tieši akcents ir uz vārdu motivācija. Tātad, ja viņam nav motivācija, ja viņš visu var dabūt tāpat, tad kāpēc viņam iespringt? Tas ir atkal sievišķais princips. Es izdaru kaut ko tavā labā, tu attiecīgi gribi izdarīt kaut ko manā labā. Tā sadarbojas draudzenes. Un tas sievietēm mums ir pašsaprotami. Es kaut ko tev, tu kaut ko man, mēs labi saprotam, un tādā veidā notiek apmaiņa, un tas ir saprotams. Ja tu redz, ka es mazgāju traukus, otrs pieskrien palīgā, tā ka tas arī ir pašsaprotama lieta. Bet šeit nav. Vīrišķajā principā ir citādāk. Ja tu manā labā kaut ko dari, tā tad es to esmu nopelnījis. Tā ka un kāpēc man iespringt, tas no vīrišķā skatu punkta nenozīmē, ka es tagad kaut ko darīšu tavā labā. Saprotiet, kas izrādās? Kāds man būtu to pateicis 30 gadus atpakaļ, ja? Tātad, ja es izdaru kaut ko priekš tevis, es esmu to pelnījis. Tas ir vīrišķais princips. Nu, bet sievietes ļoti bieži pieļauj šo te kļūdu, ka izdala bezmaksas paraudziņus un rāda, cik viņas labas ir pavāres, cik viņas labi prot, tur nezinu, gludināt drēbes, vai cik viņas brīnišķīgas tur ir intelektuāli un vēl visādi citādi tur pucējās, krāsojās, seksojās, ko tik nedara. Tātad izdala bezmaksas paraudziņus un gaida, nu, kad vīrietis tātad arī tagad ieguldīsies šajās attiecībās. Bet vīrišķais princips ir pavisam citādāks, tas nestrādā. Tātad atceramies, ka sievietei ir jāļauj vīrietim kaut ko izdarīt savā labā. Un kā to mēs varam panākt vai motivēt? Palūdzam palīdzību. Un ne tikai palūdzam palīdzību, bet tā motivēts vīrietis, kurš gribēs jums palīdzēt, jums arī palīdzēs, bet tad jums tas ir jānovērtē. Tas ir jāpaslavē, jāpasaka paldies un tā tālāk. Starp citu, atkal nāk prātā gadījums par palīdzības palūkšanu, ka arī vīrieši citreiz izmanto tieši savus vīrišķos principus, lai uzsāktu attiecības ar sievieti. Es atceros, tas bija kādus gadus 5 atpakaļ, vai varbūt vairāk, 6, 7, es biju starptautiskajā konferencē, un tur man pienāca klāt viens franču vīrietis un teica, sāk prasīt, no kuras valstis esmu, un sāk izprasīt, un kur tā Latvija ir, un kā te ir, un tā kā visu laiku uzdev jautājumus un arī prasīja tā kā padomus, un es domāju, Toreiz man bija draugs, un es kaut kā vakarā ar viņu runāju pa telefonu, un es saku, te gan viens interesants vīrietis man pienāk klāt un tāds muļķīgs jautājums uzdod, un es nevaru saprast, ko viņš no manis grib, un kas tas ir, viņš man prasa, tādus it kā padomus, kas man liekas muļķīgi, un kāpēc viņš to dara. Man draugs toreiz smējās, viņš saka, paga, viņš grib ar tevi iepazīties. Es saku, ko viņš tur grib iepazīties? Viņš man tādus stulbus jautājumus uzdod, neko viņš negrib iepazīties, es pat nesaprotu, ko viņš grib. Man draugs smējās, viņš saka, klausies, es pazīstu vīriešus, es esmu vīrietis, tici man, viņš tevi uzaicinās uz restorānu. Un
Un es saku, nē, tas nevar būt, un es tur strīdējos pretī tā kā vien varādam. Un kā jūs domājat, nākamajā dienā, konferences otrā dienā, šis vīrietis man uzaicina tiešām uz restorānu, bet nu, pievienoties viņu delegācijai, kompānijas pēc, jo nu, es uz to konferenci biju ieradusies viena. Tā ka jā, šis te vīrieši, arī vīrieši ar sievieti mēģina iepazīties pēc vīrišķajiem principiem. Lūk, tā kā arī nu, tas viss notiek. Protams, ka mēs izmantojam tos principus, to, ko mēs labi pazīstam, tas, kas strādā, vai ne? Nu, un tagad parunāsim par tiem sievišķajiem principiem, kas nu, mums sievietēm tie ir labi saprotami. Ja? Paskatīsimies, kur tad Venēra kādās zīmēs ir spēcīga. Venēra pārvalda vērša zīmi. Kas ir vērša zīmē svarīgi? Vērsis ir, nu, principā tāds liels hedonists. Kas tas hedonists tāds? Nu, dzīves baudītājs. Es zinu, ko es gribu, es zinu, kas man patīk. Krāsas, smaržas, garšas, pieskārieni, tieši kādi pieskārieni. Ko man patīk klausīties, ko es gribu redzēt, tas ir tāds dzīves baudītājs. Un šeit, kas ir interesanti, ka jo vairāk sieviete pati sevi novērtēs, jo arī vairāk vīrietis viņu novērtēs, jo atceramies, kur ir doma, tur ir enerģija. Ja es uzskatu, ka es esmu vērtīga un ar mani var nu, tikai tā un tā, un mani tur nevar vest uz kaut kādu tur, nezinu, smirdīgi ieskrietuvi, man vajag vismaz nu, normālu kafejnīcu, kur tēju padzert, mani nevar tur, nezinu, vadāt, es nezinu, kaut kādā mašīnā, kas skaļi rūc, ja, un tur nedarbojas, es tad labāk varbūt izēju kājām pastaigāties un tā tālāk. Ja. Tātad te ir kaut kāds Venēra vērsi, labi saprot to līmeni vai to, teiksim, tās sajūtas, kas viņai sagādā baudu un kas viņai sagādā prieku. Un šeit arī Venēras princips ir tāds, ka viņa rada šo te atmosfēru, kurā nu, Mars vai nu izdzīvo vai nē. Vai nu Mars var viņai sagādāt tās vērtības, ko viņa gaida un ko viņa labi zina, ko viņa grib, nu vai arī nē. Lūk. Tālāk, ja mēs skatāmies pa zodiaka apli, Venēra ir spēcīga svaru zīmē. Un šeit ir tas princips, es tev, tu man patīk tas, es tev izdaru kaut ko jauku, un tu man kaut ko jauku, un tā mēs kooperējamies. Un te Venēra jau skatās, lai viņa arī var iekļaut, te nav viņa vairs tik ļoti egoistiska, kaut gan viņa ļoti labi saprot savu vērtību, bet viņa jau skatās, lai es atbilstu kaut kādiem sabiedrības principiem, lai es atbilstu kaut kādām normām, un lai viss ir mīļi, jauki, harmoniski un sociāli pareizi. Attiecīgi Venēra eksaltē zivju zīmē, un šeit viņa jau skatās uz cilvēku, redzot to viņa potenciālu, par ko viņš varētu kļūt, un sarunājas ar to vīrieša personības daļu, kura ir nu, to labāko. Lūk, un šis ir tas Venēras princips. Zinot to, tad mums sievietēm pirmkārt ir jāzina, ko mēs pašas gribam, kas mums patīk, kas mums nepatīk, jo citādāk, kā lai Mars, ja vīrietis mums to sagādā, ja mēs pašas nezinām. Un ja vēl bērnībā mums ir mācīts, ka tava rote ir asketisms un kaut ko vēlēties ir grēks un dzīvi baudīt vispār ir nepieklājīgi, nu tad dzīvojot šajā principā ir tāds teiciens, ka sieviete ar zemu pašapziņu piesaistīs vīrieti ar zemu atbildības sajūtu. Tāds ir šis likums. Ko darīt? Kas man ir palīdzējis šajā te ceļā uz
sevis sapratni, ko tad es vēlos un ko ne. Jo es jau arī tā tiku audzināta, ja, ka esi pieticīga, nedomā par sevi, domā tikai par citiem, un tev ir jāatbilst tādiem standartiem, un nedomā, ka kāds par tevi vispār domās vai rūpēsies, tev pašai viss jāvar un pašai jāvar par sevi parūpēties. Un tagad jautājums, ja tu pati visu vari, priekš kam tev vīrietis blakām? Kur ir tieši tā vieta vīrietim tev blakām, ja tu pati visu vari un arī pati visu dari? Nav jau slikti pašai visu varēt un visu darīt. Vienkārši tajā mirklī, kad tiek veidotas attiecības, un attiecībās vīrietis ir 100% vīrietis un sieviete ir 100% sieviete, tad šajā gadījumā katram ir sava loma un sava vieta. Es šajā video nerunāju par viena dzimuma attiecībām, jo tās es tik ļoti neesmu pētījusi. Tomēr, novērojot, kā savā starpā sadarbojas viendzimumu pāri, es esmu ievērojusi arī to, ka viņiem šis te sava dzimuma princips ir pats par sevi saprotams, un viņi šajā ziņā diezgan labi saprotās, kad ja, teiksim, sievišķais princips, tu kaut ko man, es kaut ko tev, ja es par tevi parūpējos, tu man gribi to atlīdzināt, un šis Veneras princips. Un droši vien, ka marsieši arī saprotās ļoti labi, balstoties uz saviem Marsa principiem. Bet es varbūt vairāk parunāšu šobrīd tieši par to, kur mums ir tās atšķirības starp vīrišķo un sievišķo, jo mēs to jaucam un pēc tam paši pārdzīvojam par to, ka mēs taču dodam to labāko un kāpēc mūs nesaprot un kāpēc te ir kaut kādi pārpratumi un par ko vispār ir strīds un par ko vispār ir neapmierinātība. Es gaidu to, saņemu šito vai arī es kaut ko daru un beigās man par to nav pateicības. Lūk, tā ka galvenais šeit ir tātad saprast, sieviete, kāda ir viņas galvenā kļūda citreiz attiecībās, ka viņa izdala bezmaksas paraudziņus. Ja es būšu pietiekami laba, ja es būšu pietiekami jauka, es parādīšu visas savas labākās īpašības, tad vīrietis to novērtēs un viņš man pieķersies. Bet, diemžēl, tā tas nenotiek, jo vīrietis pieķerās pats saviem ieguldījumiem. Lūk. Tā droši vien arī bija tā galvenā doma. Ja jums likās šis video vērtīgs, lūdzu sirsniņojiet, dalieties ar to, jo iespējams kāds vai kāda šo būtisko atšķirību nezina, un tas viņam vai viņai būs ļoti noderīgi. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies nākamajos video.